draugi! Čau! Mani sauc Rāvs. Un mani sauc Martins. Un šis ir raidījums Rāvs gatavo. Mēs neesam pavari, bet mums ļoti patīk gatavot. Un šīs dienas tēma ir Helovīns! Šodien mēs gatavosim garšīgus zirneklīšus. Un mēs arī parādīsim, ko uztaisīt vēl garšīgākus zirnekļu tīklus. Par godu Helovīnam, protams, ka mēs brauksim skatīties, kā to kaut kādi saldumi. Kādi, to tu uzzinās. Laižam! Tagad iedomājieties, ka gaiss jums apkārt smaržo pēc kaut kā ļoti salda un pūdercukurs birs teju kā sniegs. Nu, lūk, tieši tādos apstākļos top zefīri. Kas īsti ir zefīri? Baltais zefīrs, kā mēs viņu dēvējam, sastāv no vairākām sastāvdaļām. Viena no galvenajām sastāvdaļām ir īsts ābolu biezens. Tad šī tajos katlos stāv tas biezenis? Jā, tieši mums aiz muguras ir ābolu biezenis, kurā papildus tiek iemaisīts cukurs, lai produkts būtu salds. Un tālāk ir iekārta, kur mēs sajaucam masu kopā. Kad visas sastāvdaļas ir pievienotas, masu uzputo. Un tad no šīs lielās vannas ar ļoti gudra robota palīdzību tā tiek pārvērsta mazos skaistos zefīriņos, ko izspiež uz koka dēļiem. Kāpēc tieši koka? Uz koka dēļiem mēs atlējam tāpēc, kad ir nepieciešams, lai masa atdod mitrumu un koks uzņem sevī mitrumu. Ko jūs pēc tam darat ar šīm koka paplātēm? Mēs viņus liekam šādos lielos ratos, kas ir lielāki nekā jūsu, un liekam žāvēšanas telpā pēc tam. Viņu var tagad ēst jau arī šādu? Jā, viņu var ēst šādu, bet labāk ir pagaidīt, lai viņš atdod mitrumu, jo tad viņam izveidojās īstā konsistence un tad viņš ir garšīgāks. Žāvēšanas telpa ļoti atgādina pirti. Gaiss te ir silts un sauss, jo tikai tā zefīrs var iegūt savu īsto konsistenci. Un cik ilgi viņi šeit žāvēsies? Zefīri žāvējās aptuveni 12 stundas. Piemēram, te ir balti zefīri un te ir rozā zefīri. Katru dienu mēs atlējam vairākus veidus, kā jūs redzat, gan vaniļas, gan citu garšu aveni. Un pēc žāvētavas tad tie zefīri brauc šeit, bet kas tālāk notiek? Tieši tā, tad, kad zefīri ir ieguvuši īsto mitrumu un nākamajā dienā, tad zefīri tiek ar rokām ņemti nost no dēļiem, apbērti ar pūdercukuru, lai viņi nesalīp kopā un iepakoti paciņās. Bet blakus telpā tikmēr top arī zefīri šokolādē. Kāpēc tur ir makšķeraukla, kas nogriež tiem zefīriem galu? Tā ir metāla stīga, kas nogriež zefīru un atdala no pārējās masas. Tālāk, kad zefīrs ir dzesēšanas tunelī nodzesēts, mēs viņu glazējam ar īstu šokolādi. Bet kādā šokolāde tiek tiem zefīriem apakšā, lai tiem zefīriem nav plika apakšā? Glazētājā ir speciāla vanna, kur arī tiek nosakta zefīra apakšpuse. Izstāst pēc šokolādes strūklakas. Dievs, es gribu sev šādu mājās. Tālākais zefīru ceļš atgādina atrakciju parku, jo, lai nonāktu pakošanas iekārtā, tiem jāpārvar tāda kā šķēršļu josla, šļūcot un krītot, izņemot straujus pagriezienus un vizinoties pa dažāda augstuma sliktkalniņiem augšā un lejā. Kad zefīrs ir gatavs, glazūra ir notesēta, transportējam uz iepakošanu un pasējam maisiņos. Šis Ralfu ļoti spīdzina, jo šis ir viens no viņa mīļākajiem našķiem, un viņš nevar ēst. Viņš ir ļoti tuvu, bet nevar ēst. Jā. Starp citu, zefīrus mājās tu vari pagatavot arī viens pats. Par to mēs pārliecinājāmies laboratorijā, kur ikdienā strādā pārtikas tehnologi. Viņi ir tie cilvēki, kas izdomā jaunas receptes un piešķir zefīriem ar vien jaunas garšas. Tagad pagaidīsim, kamēr ābolu biezenis paliks balts, un tad pievienosim obaltumvietu šķīdumu, kas ir tā kā putu galvenais elements. Tur tik daudz ir jau. Tūlīt jau pāries par malām. Ak, Dievs! Tur ir ļoti daudz. Ok, nu ko? Garšīgs zefīrs mums sanāca. Jā. Kad masa ir gatava, iepildām to konditorijas maisiņos. Un tagad mūsu uzdevums būs atkārtot to,
ko ražošanas telpā darīja roboti. Varu? Tas noteikti ir daudz grūtāk nekā izstāst. Riņķis, aizpildam šeit. Man sanāk kļekši un eklērs. Priekš pirmās reizes jums sanāk ļoti labi. Es tādu izmēra māku labāk. Jā, ļoti skaists. Es sāku nedaudz piešauties. Man ir briesmīgi zefīri. Vai jūs gribētu pirkt šādus čūsku zefīrus? Mārtiņam tur ir rūģu māju ciemats, kuru kāds ir nedaudz izpostījis. Tāpēc ir ražošanas iekārta, kas atspiež zefīru konkrētā formā un nogriež augstpusīt un spēj izdarīt to darbiņu labāk nekā cilvēks. Izskatās, ka mūsu spiestie zefīri šoreiz uz veikalu nebrauks. Taču darbošanās bija patiesi aizraujoša un rezultāts salds un garšīgs. Ļoti labi. Gan šī bija salda ekskursija, un man bija ļoti karsti. Un ja es klauvēju pie jūsu durvīm, jūs jau zinat, ko man sagādāt. Zefīrus. Nevis parastos, bet šokolādē. Bet pirms mēs varam ķerties pie gatavošanas, mums ir jābrauc uz veikalu. Lai mums būtu produkti. Jā, jo mums jau nav no kā gatavot. Kāpēc mēs pa ceļam neiebraucām? Bet nu vairs neko. Laižam uz veikalu. Ak, Dievs, te jau ir Helovīnas teica, vai mēs lūdzu, varam kaut ko paņemt. Mums ir jāpaprasa tētim, jo viņš jau bankas aplikācijā redzēs visu, ko mēs esam nopirkuši. Čau, tētī! Vai mēs lūdzu, varam paņemt kaut ko no Helovīna priekšām dekorācijām? Paldies! Atļāva! Forši! Ņemam šo ķibīti, paņemam vēl šos te balonus, smuki izstīsies. Eju, tur šokolādes acis. Jā. Gatavošanas raidījumam. Es varētu gatavot ar šo. Labi. Aiziet. Ejam. Labi, mums vajag brūno cukuru, balto cukuru. Cukurs. Mēs runājam un uzrodas mūsu priekšā, jo mēs esam burvji. Te būs arī brūnais cukurs. Tiešām brūnais cukurs. Un tur būs kokosrieksteļa. Tur ir kokosrieksteļa, bet svarīgi ir dažādas kokosrieksteļas. Mums vajag bez garšas un smaržas. Un tagad es uzbrušu saldo salmiņus. Tiešām! Labāko draugu saldie salmiņi. Ņem. Un es uzbrušu mūsu pēdējo sastāvdaļu brūno šokolādi. Nāc! Tagad tev jāuzbur, lai mums kontā pietiek visam šim nauda. Ok. Šim man vajadzēs lielu strāvu. Paldies! Lūdzu. Labi, ejam tad mūsu kāsi maksāt. Mārtiņa cepure. Liela. Pingponga bumbiņas. Garšīga šokolāde. Mūsu grožs. Aiziet, maksājām. Mums tur pietiks. Mums nepietiek. Man ir jāpieprasa tētim, lai viņš man ieskaita vēl naudu, lai mēs par to varam samaksāt. Cik ilgi tad mēs tagad stāvēsim? Tas būs super ātri. Es tikai ieiešu aplikācijā, piespiedīšu podziņu pieprasīt naudu, un man tētis ieskaitīs. Ok. Viss. Tas mums paprasīja mazāk nekā minūti laika. Abraka. Tas nu gan bija viegli. Esam atpakaļ virtuvē. Ok, tātad, es daudz būros, Ralfs daudz brīnījās, šī diena būs perfekta. Jā. Mēs kārtīgi iepirkāmies. Bet svētkos jau tā var. Šodien mēs gatavosim zirneklīšu cepumus. Es uzbūru šo. Pirmais, kas jādara, bļodā jāsakuļ sviests un olas. Es esmu doktors Trīsacis. Šobrīd tev ir divas acis. Mums vajadzēs lietot olas? Mums vajag... Tas ir priekš olas? Nē. Tas ir priekš sviesta.
Tas sviests ir ļoti izkusis. Tādu mums arī viņu vajag mīkstu, tāpēc vispirms atstājiet viņu istabas temperatūrā. Bet cik mums vajag? Ok, beidzot varu sist. Es neuzticos. Jo, kā mēs zinām, reizē viņš sasit olu pret galvu. Es aizmirsu. Ko mēs darām tālāk ar šo visu? Mēs to visu sakūsim. Mums vajadzēs savest riekstu sviestu. Iedomā. Patries? Au! Tas sāpēja. Tu nemāki vēl jāmācas. Tur vajag labu mākslu. 120 gramu iet iekšā. Pagaid, lēnāk. Stop, mierīgi. Kas tālāk? Cukurs. Jā. Vispār mēs jau zinām, ka cukurs nav veselīgs, bet kas tie pa Helovīniem bez cukuru, vai ne? Nu, Taisnība. mēs atļāvāmies. Un tagad brūno cukuru. Mums nav karote. Man ir. Un atkal samikserējam. Vai jūs zinājāt, ka dažiem cilvēkiem Latvijā nepatīk Helovīns? Nu, mēs neesam no tiem. Martina, apsies, ko rāda svāri apakšā. Bet mēs svinam arī daudz latviešu svētkus. Piemēram, ripinam lieldienās olas un svinam Jāņus. Kamēr Martins pievieno pienu, es jums kaut ko pastāstīšu. Helovīns īstenībā ir jau ļoti sena tradīcija. To svinēja jau pirms mūsu ēras. Cilvēki ticēja, ka Helovīnā no viņa pasaules var iznākt dažādi gari un arī mošķi. Tāpēc visi sāka ģērbties Helovīnā spocīgos tērpos, grebt ķirbjus, kas izstās diezgan baismīgi un tam līdzīgi. Tā ģērbās, lai aizbaidītu visus tos mošķus. Viņam izdevās. Bet tad vēl tie nebija svētki. Un tad tā pārvērtās par tradīciju Amerikā, kad bērni iet diedelēt saldumus briesmīgos kostīmos. Labi, bet ķeramies pie gatavošanas. Bet tagad to pienu nevajag iemikserēt, bet var tikai iemaisīt. Un ņemam nākamo. Paga, bez šī. Paga, ieliec manā cepurē. Perfekti. Man liekas, tev tur drīz no tās cepuras, tā kā burvju māksliniekam trusis iznāks ārā. Labi, bet tagad mums vajag 300 gramus miltu. Un pus teikaroti sāls. Martīn, tev ir kāda teikarota tavā? O, jā. Kulē. Man vajag arī šo pievienot. Tā ir soda. Un tagad to visu vajag apmaisīt. Martin. Paldies. Un tagad abas māsas ir jāsamīca kopā. Es arī pamīcīšu. Pau! Martin! Labi, un es tagad to visu samaisu kopā. Ok, tu gribēji trūsi. Es ļoti centos domāt, kā to var izdarīt. Abrakadabraka. Tas nav trusis. Kas tu pelis? Abrakadabraka. Tas nav trusis. Kā rote. Abrakadabraka. Tas arī nav. Man liekas, es jau būšu cepumus uztaisījis, bet tu vēl savu trusi nebūsi dabūjis. Ok, tagad no visas par. Abrakadabraka. Jā! Tas nav trusis, bet tas skaitās. Vācītis. Un es esmu arī pabeidzis taisīt mīklu. Apsties vienādā krāsā. Tagad taisīsim cepumus. Nu gan daudz brīnumu šajā receptē. Un tagad mēs sataisam tādas bumbiņas un viņu tādā kā plācenītī. Bet ieliekat tādas kā atstarpītes, nepārāk lielas, bet jā, jo viņi tad, kad cepsies, baigi uzpūtēsies. Jā. Vēl. Nevajag pārāk lielas tās bumbiņas, no apmēram ēdamkarotes izmērā. Tādu liekam uz pannas un nedaudz pieplacinām. Nu gan mēs sagaidīsim Helovīnā savus durvju klauvētājus ar foršiem gardumiem. Gardumiem, saucot kā gribat, jā. Ok, un viens plācenīts vēl sanāks. Tik ātri piepildas viena panna. Un cepam kādas 10 līdz 15 minūtes, līdz viņi paliek tādi brūnīgi. Nu, viņi jau ir brūnīgi, bet jūs sapratāt, cerams. Tagad es ņemu plomes. Pa šo te vidus līniju es tā uzmanīgi sagriežu. To var darīt šādi te tā kā viņas ripinot.
Tad mēs viņus tā kā atgriežam pilnīgi vaļā. Un skat, plūme paliek bez kauliņa. Un šādas te mums vajadzēs. Un es tagad salaužu šokolādi gabaliņos. Ok, un tagad mēs paņemsim kokosriekstu eļļu. Vienkārši liekam klāt šokolādai. Un tagad es eju kausēt. Viens pats. No sākuma viņa sāk skust, un tad, kad jau ir krietni pakususi, tad apmaisam. Nu redzat, kāda viņa tagad kā smuki līst. Un tagad jums vajag nolikt tās plūmes šādi ar tukšumu uz leju, un tas būs zirnekļa rumpis. Jā. Un es uzleju šokolādi. Wow, cik smuki! Un no visām pusītēm tādā nepārāk biezā kārtiņā uzliet un labāk apakšā palikodu pannu ar cepam papīru, jo tad to šokolādi varēs izmantot atkal. Un tagad varam vienkārši liet visu. Ķērāmies pie darba. Daudz. Nu, mēs noglazējām 4 no visām plūmēm. Liels sasniegums. Martīn, ķirbis jau arī vēl jāgreb. Vai jūs zinājāt, ka pasaules rekords ātrākajā un skaistākajā ķirpja grebšanā ir 24 sekundes? Es domāju, ne skaistākajā, bet ātrākajā. Jā, ātrākajā. Bet kas bija skaists arī? Nevis tāds ķep. Tagad mēs šo noliksim malā, jo mums ir jāņem mūsu zirnekļi un viņiem vēl kājas jāuztaisa. Nevis zirnekļi, bet cepumi, kuri pārtaps par zirnekļiem. Mums vajag tievas kājiņas, bet kā lai no šādas šokolādes dabūtu tādas? Es zinu, ņemam šefpavāra padomu. Laba ideja. Čau! Čau! Mums vajag tavu palīdzību. Čau! Ja jūs gribat kaut ko zīmēt ar šokolādi, neiet garo ceļu. Ņemiet šokolādi, lieciet to pa taisno konditorijas maisiņā, aizsienat ciet un izkausējiet karstā ūdenī. Tad nogrieziet, cik vien resni jums vajag to caurumiņu, zīmējiet, kā vien patīk. Paldies, Normund! Šī bija lieliska ideja! Es tagad katliņā ieleju ļoti siltu ūdeni un tad mērksim iekšā. Es tev paturēšu maisiņu, liec tik iekšā. Tas ir speciālais konditorijas maisiņš. Labi, tagad mēs aizgriežam. Sagriežam, jā, un liekam virsū klipsi. Un liekam iekšā tai karstajā ūdenī. Viņš jau sāk kust. Zirnekļu ķermeņi nāk. Es uzmanīgi ņemu dakšu un ielieku vidū. Tieši vidū, tas ir svarīgi. Un piezīmēju kājas. Labi, tā ir rasna kāja. Un es tagad tā kā uztaisīšu zirnekļu tīklu. Kas ir zirneklis bez zirnekļu tīkla? Es tā kā tur vidiņā uzspiežu tādu kleksi un tad velku kā gliemezīti visur apkārt. Bet nedrīkst pārtrūkt, jo ja pārtrūkst, viņš vairs neturēsies kopā. Es tam mazliet piespiedīšu, lai tas vidiņš būtu sakonektējies ar visiem savienojies. Un jā, šo saldētu vai iekšā. Mums ir jāpieliek arī zirnekļiem acis. Te ir acis mūsu baltie. Man vajag plūmi. Un mazu krīksīti aciņas vidū. Tagad es taisīšu tos zirnekļu tīklus. Un es zirnekļus. Zināt, cik zirnekļiem kāju? 8, katrā pusē 4. Martinam kājas sanāk labāk nekā man. Tagad es uzlikšu acis. Šis prasa ļoti lielu koncentrāciju, un man tāpat nesanāk. Ok, un tagad ar visu dēli nesam prom. Martin, es iešu skatīties, kas mums tur sanācis. Ak, Dievs, kādi mums zirnekļi! Vienkārši man tās kājas ir kā īstas kājas. Redzi, kādas man tās kājiņas? Labāk ne. Un paskatieties, kādi mums zirnekļi tīkli. Nu redziet, cik superīgi! Jūsu uzdevums arī ņemiet vecākus aiz rokas un uz virtuvi gatavot. Un arī šajā nedēļā uzzīmē savu mīļāko ēdienu un piedalies konkursā. Iesūti savu zīmējumu TV3 un laimē dāvanu karti no Rimi 30 € vērtībā. Un, protams, arī Ralfs gatavo īpašo krūzīti. Un mēs tad sakām, ka ātri, lēti, garšīgi. Gatavot ir stilīgi. Jaukas jums brīvdienas, izbaudiet Halloween un nepārēdieties saldumus. Atā! No
Nogaršojam. Aiziet. Es sākšu ar zirnekļu tīklu. Es ar zirnekli. Lieliski Helovīna našķi. Noteikti izmēģiniet.